Saki man godīgi, vai tu tici, ka esi parādā valstī, ka tev ir pienākums atdot parādu savai dzimtenei, jo kāds tev to iemācīja? Tagad uzmanīgi klausieties, kā dzīves cilvēks var būt parādā sistēmai, kur viņš pats nav radījis vai izvēlējies. Kopš bērnības mums iedveš, tu esi pilsonis, tev ir tiesības, un līdz ar to arī pienākumi. Bet kurš deva tiesības, un kurš izdomāja šos pienākumus? Tu piedzimsti kā dvēseli ķermenī, nevis kā nodokļu vienība, nevis kā karavīrs, nevis kā mehānisms. Un dzimtene ir zeme. Viņa dod tev gaisu, maizi, zāli zem kājām, mātes siltumu. Viņa ir kā māte, un māte nepieprasa parādu. Un valsts ir struktūra, tīkls, valdības forma. Tā ir kā grāmatvedības programma, un viņa nav dzīva. Atdot parādu dzimtenei ir skaista frāze, taču tā bieži vien ir aizsaks. Tu esi maksājis nodokļus 10 gadus, vai tas tiek uzskatīts par parādu? Tu atdevi savu dzīvību karā, vai viņi tev pateicās? Patiesībā parāds ir veids, kā noturēt tevi vainīgā un pakļāvīgā stāvoklī. It kā tu jau būtu piedzimis ar mīnusu kontā, bet dzīvajiem ir kaut kas tāds, kā sistēmām nav. Sirdsapziņa, gods, līdzjūtība, mīlestība. Tu nekaro tāpēc, ka tev to pavēlēja, tu aizstāvi, jo tev sāpīgi skatīties, kā viss tiek iznīcināts. Tu nestrādā atskaitīšanās dēļ. Tu radi, jo vēlies sastāt pēdas. Tu neesi pilsonis, tu esi vīrietis vai sieviete, tu esi gars, kas iemiesojies ķermenī. Tu neesi šeit, lai atmaksātu parādu, bet gan, lai dzīvotu saskaņā ar savu sirdsapziņu un mīlestību. Sistēmai ir jākalpo tev, nevis tev tai. Tu nevienam neko neesi parādā, ne valstī, ne karogam, ne amatpersonai, ne protokolam. Tu esi dzīvs, ar to jau pietiek. Cik atmodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!